labrīt, ir rīts. Skats pa logu, nē, skats no terases, kur mēs ēdīsim brokastis. Labu apetīti. Mums šajā viesnīcā ir arī iekļauts brokastis, nu tad mēs viņus arī sāksim kapāt iekšā. Mums tik nes un klāt brokastis, mēs jau esam pārēdušies. Vairs nevaram. Jā, izrādās vēl auglīši un vēl aliņš. Super. Nu, re, man pa pilnīgi attaisa. Nu, tev gandrīz jau mutē pat ielika. Mangustīniem sezona tūlīt beigsies. Mēs tieši trāpījām uz pašām beigām, lai nogaršotu. Viņš tā kā ķiploks izskatās. Ķiploks deviņās. Jā, nu kā viņi garšo? Labi. Nu, re. Ko tik mēs te nedabām izbaudīt? Mums tad visādi eksotiski augi. Nē, Šrilanka visu laiku pārsteidz. Katru dienu mums ir kaut kas jauns un mēs atkal mēs esam burās. Jā, nu mīnus vienīgais šeit ir tas lielais karstums. Jo no rīta pamožoties 9 no rīta es jau šeit sēžu un svīstu. Man liekas, ka ir atkal jāpierod, jāmocās man ar saviem apdegumiem. Saucās ar rolleri pabraukājām. Rokas sadega. Jā, kas aizmugurēs sēž, tie visi labi. Šitien vajag noteikti iegādāties kreklus balts ar garām rokām. Spēcīga saule, nevis diezgan ļoti spēcīga saule. Un dosimies tagad ar laivu pa upi skatīties. Soli daudz piedzīvojums, interesants lietas, jāmaksā ir 8000 rūpijas. Tā. Tā, mēs ir gatavi. Tā. Upi kā var iekāpt pārsvarā no vienas puses, lai neizkāp uz ielas. Tā rīts var sākties. Jā, interesanti tas, ka mēs vakarā te sēdējām ēdām vakariņas. Un mēs nenojautām, ka šeit īstenībā šitā izskatās. Ok. Brauksim tulīt ar laivu. Hello. Apal boat to nila. Ye boat to naam Anna Hendriya. Nerunā baigi angliski. Es baigi nesapratu, es viņas tēvs. Nu, skaidrs, jā. Viņam jau droši vien, kad ir apnicis klausoties kā kura vieta, kurš kur brauks. Profesionālais pieredums vienkārši. Nu, vo. Laivā mēs būs iekāpuši. Nu, skaisti. Ūdens mangro augi. Saknes līdz zemē iesakņojās un veidojās džungļi. Fly tonight, yes? Sikspāņi karājās kokos, tie lido tikai pa naktīm. Lieli, trekni. Tā kā vistas tikai karājās kokos. Mēs sieviņi pa nakti vairs nestaigās riņķī. Nē, nu normāli varāns. Dzīves varāns. Varan danger? No, when we are touch them, they hit tail. It's like knife. Cilvēks nēdot, very good. But izskatās kā ēd cilvēks. Like a crocodile.
In the water stream. Krokodils. Tur ir. Jā, tur bija. Jā, reku krokodīli. You see, madam? Jā. Manki ir nolīduši koku ēnās, jo ir jau diezgan liels karstums. Tā viņi pa dienu lienot kaut kur ēnā un guļot, tāpēc ārā nerādās. Es viņus ar aci redzu, bet nofilmēt baidos, ka man neizdosies, jo viņi ir vesela ģimenīte. Tā mēs te braukājam, ik uz stūru apstājamies, paskatāmies dzīvniekus, bet kaut kā viņi nolīduši jau tādās saknēs iekšā. Laikam drusciņā ātrāk vajadzēja braukt. Nu, te viens dzīvo vietējais. Jā, nu, interesanti, jā, var sakot, te viņi ir kokos, sauvaļā dzīvo, viņi diezgan bailīgi un, nu, reku sēž mazs krokodīli. Neaizgāja nekur. Mazs krokodīļu tēniņš, tas sanāk kādu aplaklīti. Matiņš nesanāk. Kolibrīti putniņš. Nu, liekas, ka viņas te kāds būtu ielaidis, un viņi te dzīvo vienkārši speciāli salaistā akvārijā, bet nē, viņi dzīvo sauvaļā. Šis nav rezervārs dabas. Daiga tikko iznāca ārā no ūdens, un šeit peld blakus viņiem tāds draudiņš uz 1,5 metra. Viņš saka, man šitie turisti sāk apnikt. Ok. Būs labi. Rezultāts bija panākts. To mēs redzējām, kā peld. Tā, nu ko, esam atnākuši uz burvīgu restorāniņu, upes krastā. Man atnes zivtiņu barakuda. Labi, ka viņi čilī liek atsevišķā trauciņā. Jā, liek višķi sadala. Tā mēs sēžam šausmīgi smukā vietā. Pretī kokām skarājās lidojošie nebezpēcīgi spārni kaut kādi. Tā kā tā, labu apetīti. Nu, man ir atkal garšīgi. Ok, labu apetīti. Viens solis sāņas un Daiga iekrīt akā. Tā gribētu, jā? Visu ceļu man lino briesmīgas bedres. Es nezinu, cik te cilvēki iekrituši, bet riņķī skatīties te nav ieteicams. Te jāskatās zem kājām. Nu, protams, vēl uz aizmuguru, kur vēl no aizmugurs uzglūna briesmas. Motociklisti un tuk-tuk briesmīgā ātrumā. Kā jums patīk, mēs atradām KFC. Speciāls sveiciens Robertam. Jā, mēs vienkārši šokā. Mēs ejam, skatāmies, lai neiekrīt kādā bedrē un vai nenotriec mūs kāds auto. Un pēkšņi priekšā KFC, nu tas laikam ir visur iekundējies, visā pasaulē. Tā nebija reklāma. Nu skaisti vāverītis skrien. Tāpat tās kā tu. Asta gaisā.
tā nebūs riktīgi no tā. Izstāst tā kā pēc krokodils dandijas, ne? Bet izskatās pēc tāda... Very nice. Maybe labāk šito zvaniņu cepuru. Elesam saadan gijidun begenda kimi abimandaro kadole tunu bemada sitami rajiduni nu behat sugatiya patami Jā, nu šitāds skats jau jūs redzēsiet tikai Šrilankā vai Indijā. Govs staigā pa turistu pludmalu un noēda apstādījums. Un galvenais neviens arī prom nedzen īpaši. Jā, mēs nevarējām saprast, kāpēc visu laiku visās malās kaut ko dedzina. Izrādās, ka viņiem jau nemaz nav atkritumu urnas vispār. Nu, it kā es redzēju atkritumu mašīnu, bet tur maisīts vienkārši brauc pa ceļmanu un lasīju un met maisīts iekšā. Nu jā, tāpēc arī ir tā problēma, kad ar atkritumu, jo viņiem nav sakārtot šī sistēma. Cik var tik pats sadedzina, tad pārējais kaut kur mētājās. Īpaša diena, tāpēc mēs domājam kaut ko īpašu šodien izdarīt. Vīriņš man gribēja izvadāt ar vilcienu 4 stundas. Viena no manām īpašām nakts idejām, kas man ienāca sapnītī, ka jābrauc ir ar vilcienu, bet izrādās, ka viņš ļoti lēns, mēs 4 stundas tikai kaut kur malsies, lai tiktu līdz nākošajai viesnīcai ar koferiem. Tagad mēs izstaipamies. Nevar šitai valstī pamosties ātrāk, nu nekādīgi. Sen jau saule ir augšā, sen jau ārā dzied jogas, dziesmas, kaut kur vingro, kaut kas notiek. Bet mēs nevaram pamosties tikai tāpēc, ka mēs neesam to laiku joslu laikam pārvarējuši. Tagad mēs pēdam brokastis un tad mums ir check-out un braucam uz nākošo viesnīcu, bet tas ir laiku skaņa fonā dzītu vilcienu. Ļoti silti vakar izbaudījām masāžu, bijām jūras krastā Vinorāda masāžu, ajūrveida aizgājām, izbaudījām stundu garu, ļoti izteiksmīgi masāžu. No sākums jau bija tāds pārsteiguma pilns, kad es guļu uz zvēdara un tad es jūtu, kad uz manām kājām uzkāpja sieviete un tagad sāk mīcīt manu muguru. Principā viņi bija četrāps vai uz ceļiem, es pat īsti nezināju, vienkārši tupēja kaut kā, bet nu, kāja galā uzkāpus ar kājām virsū un spieda. Tā ļoti pamatīgi. Žēl, ka es neredzēju tos skats, es būtu nofilmējis, būtu interesanti. Tagad mēs pēdam brokastis un laižamies tālāk. Jā. Jau redzēju. Tā mums atnes nacionālo Šrilankas ēdienus. Ļoti mierīgi braucam. Zīme ir atļauts 100, bet mēs braucam uz 80. Pa pilsētu viņi brauc tā kā traki, bet ārpus pilsētas pa autobānu mēs velkamies, nezinu kāpēc. Skatāmies dabu. Tā mēs skatāmies laika prognozi nākamajām dienām. Es skatos, ka pēc 2 dienām ir saules, 20 grādi pa nakti tikai. Pēdējā nakts mums būs augsta. Jā, 20 grādi pa nakti, tas ir tāda baigi nepierasti. Varbūt, ka būs jāvēl kārā tie džamperīši beidzot. Silto palāgu vajadzēs apsekties.
slāpes jānopērk ūdeni. Hello? Water? Water? Water. Jā, ūdens izpirts. Water no. लेगा उधर है वाटर बोतल दिया कूलर दिया Tā mēs iebraucam jaunos apartamentos. Šī būs mūsu istabī nākošās 2 dienas. 3 naktis, ja? Izskatās labākais variants, kurš pagaidām ir bijis. Jā, mums kaut kā iet ar vien labāk, pareizā augošā secībā, jo, ja iet pretējā secībā, tad mēs būtu diezgan vīlušies. Un te kaut ir, pasies, te ir normāli duši, cerams, ka ir arī siltais ūdens, viņš ir iepīgs nolikts, kas mums iepriekšējā viesnīcā nebija, tā bija baigā ekstra. Braucām pa maziem celiņiem. Bija diezgan jocīgi tas, kad ļoti maz celiņi. Bija tā, ka gandrīz nevarēja ar tuk-tuku samainīties vieglā mašīna. Un atbraucām mēs uz džungļiem, varētu teikt uz laukiem. Un izrādās, ka viesnīcas īpašniece ir no Lietuvas, galvenā menedžera. Bet ir kaut kur arī pludmale, tā kā baudīsim. Emilia balla, Emilia dorme, Emilia dave, Emilia gala, Emilia balla, Emilia dorme, Emilia dave, Emilia gala, Emilia balla, Emilia dorme, Emilia dave, Emilia gala. Emilia balla, Emilia dorme, Emilia dave, Emilia gala.